Sveicināti ēterā kanālā LRT+, un tas ir nedēļas apskats. Es Daniela Dzalbe, un mēs sāksim. Šodien programmā pirmā medicīniskā palīdzība, tā ir jāprot sniegt katram. Kā samazināt savus patēriņus par atkritumu izvešanu? Lāči, lūši un vilki iemitinājās Jēkabpils novadā. 15. aprīlī Daugavpils medicīnas koledžā norisinājās 7. starptautiskais profesionālās meistarības studentu konkurss ārkārtas situācijas ar daudz cietušajiem. 7 komandas no Latvijas un Lietuvas sacentās par tiesībām kļūt par labāko no labākajiem. Pēc konkursa norises sekoja arī mūsu filmēšanas grupa. 15. aprīlī Daugavpilī notika 7. starptautiskais studentu profesionālās meistarības konkurss, kurai ietveros nākotnes medicīnas profesijas pārstāvjiem vajadzēja parādīt savas zināšanas un prasmes neatliekamās palīdzības sniegšanā. Uzdevumi nav viegli, īpaši, ja negadījumā cietuši vairāki desmiti cilvēku. Katrai izglītības iestādei ļoti svarīgi ir ne tikai teorētiskā zināšanas sniegt studentiem, bet arī sagatavot viņu praktiskai reālai dzīvei. Un šādas sacensības bez šaubām dot iespēju viņiem pārbaudīt savas prasmes un lieliski arī salīdzināt šīs prasmes ar citu mediķu arī zināšanām. Un tāpēc jau koledža 7. gadu pēc kārtas organizē šo 7. starptautisko prasmi konkursu, un mēs esam ļoti gandarīti, ka šodien piedalās komandas gan no Latvijas, gan no Lietuvas, un viņiem pašlaik ir tādas situācijas jārisina, kas ir pietuvināts reālai dzīvei, un kā jūs redzat, ka stadionā ir lieliska iespēja viņiem iejusties reālajā vidē, parādīt savas zināšanas, komandas ir nopietni gatavojušās, un es ļoti ceru tiešām, ka uzvarēs spēcīgākais, un es esmu tiešām ļoti pateicīga arī visiem dienestiem, gan mūsu pilsētas pašvaldībai, gan Daugavpils universitātei, plānošanas reģionam, neatliekamās palīdzības dienestam, brīvprātīgajiem, maniem koledžas studentiem un darbiniekiem par to, ka šis pasākums var notikt, jo jūs redzat, ka katrai komandai ir uzstādītas teltis, ka ir ļoti daudz staciju, kur studentiem jāparāda savas prasmes. Liels prieks atkal uzņemt Daugavpils medicīnas koledžā 7. reizi pēc kārtas šo konkursu, jo konkurss ir ļoti svarīgs ne tikai, kā mēs redzam, Latvijai, bet arī ir Lietuvas komandas, kuras piedalās katru gadu šī konkursā tikai tādēļ, lai varētu iepazīt visdažādākās situācijas, modelētās situācijas, kurās varētu nonākt darbinieki reālajā dzīvē. Liels prieks, ka Daugavpils medicīnas koledža ir šī konkursa galvenais iniciators jau 7 gadi. Konkursu īstenojam kopā arī ar pārējām Latvijas koledžām medicīnas, kā arī līdzorganizatori ir Daugavpils pilsētas pašvaldība, Daugavpils universitāte, Latgales plānošanas reģions. Tā kā patiešām ļoti plašs loks, kas ir ieinteresēti, lai medicīna attīstītos ne tikai Daugavpilī, bet arī Latvijā. Katrai komandai bija nepieciešams iziet caur 7 pieturām. 7 uzdevumi, kurus pabeidzot žūrijas pārstāvji uzreiz norādīja dalībniekiem uz mediķu veiktajām kļūdām, lai viņi atkārtoti tās nepieļautu. Es redzēju, ka jums bija rekvizīts, bet es redzēju, ka visiem un viena momenta vienam nav. Bet mēs to... Par to punktu nostājā, cimdu nav. Cimdi jūs ziniet, ka cimdi ļoti svarīgi. Palīga! Šogad 7. starptautiskā studentu profesionālās meistarības konkursa galvenais uzdevums bija sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cilvēkiem, kas cietuši pasažieru autobusa un motociklista sadursmē. Mums šodien ir avārijas, ceļu satiksmes negadījums, un mēs paņemam daudz cietušo autobusi un motociklisti, jo motociklisti tiešām cieš visbiežāk. Mēs arī pēc dzīves redzam, ka motociklisti tas ir visvājākais ceļu satiksmes posms. Un tāpēc sanāk tā, ka... ļoti sarežģīta tēma, jā? Motociklisti ir sarežģītā tēma, jā, jo ļoti daudz traumu un vismagākas traumas, jā, un tāpēc sanāk tā, ka šeit ir jābūt ļoti labam zināšanam. Šogad Latvijas universitātes pirmo Rīgas medicīnas koledžas komandu vērtē ne tikai žūrija, bet arī paši pasniedzēji. Iespēja studentiem parādīt savas zināšanas, prasmes, ko viņi apguvuši, un arī patrenēties realitātē pietuvinātos apstākļos.
Bet, ja skolotājs var piespēlēt savējiem, tad potenciālais darba devējs ir bez šāda nodoma un objektīvi vērtē topošo speciālistu prasmes. Tie ir mani topošie darbinieki, daži jau esošie, un man ir ļoti svarīgi, lai viņi ir motivēti, lai viņi ir gatavi, lai viņi zina, kā arī turpmāk dienestā viņiem būs jāmācās. Ja? Mums arī būs ļoti daudz mācību, un viņiem tas ir jākļūst par viņu dzīves daļu, un pieredze studiju laikā tas ir neatsvarami. Noteikti, ka sacensības ir tāds labā adrenalīna deva, tāpēc, ka tas papildus motivē, pierādīt sevi. Katra uzvara noteikti, katrs veiksmīgi iegūtie punkti, tie ir pamats nākamajai pārliecībai par to, ka es varu. Katra kļūda savukārt nozīmē, ka es zinu tagad, kas man jāpamācās, ka es varu to novērtēt, salīdzināties ar citiem. Un, manuprāt, tā ir ļoti pozitīvs veids, kā sadarbību veicināt, kā meklēt kontaktus. Arī, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai mūsu valstis, Baltijas valstis, Latvija, Lietuva, Igaunija daudz vairāk savstarpēji runā. Jo... Šeit sarkans brigāde. Jā. Galvenais medicīnas darbinieka uzdevums neizdari pāri, tāpēc pat tad, kad runa iet par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, runa par uzstādīto protokola ievērošanu ir obligāta, un komanda no Lietuvas stingri sekoja šim likumam. Klausāmies no vienas puses, tad no otras. Atkal atgriežamies, un te vēl klausāmies. Un tad, kad mēs dzirdam, ka no vienas puses skaņa ir klusāka vai vispār nav skaņas, tad veicam palpāciju ar 2 pirkstiem no vienas puses, no otras. Konkursam noslēdzoties žūrija savu lēmumu pieņēma. Rezultātā 7. starptautiskajā studentu profesionālās meistarības konkursā godalgotas komandas bija komanda no Utenas koledžas un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas komanda. Savukārt par konkursu uzvarētājiem pelnīti kļuva Daugavpils medicīnas koledžas komanda Vita, tādā veidā pierādot, ka daugavpilieši arī šogad ir labākie. Un tas pierāda, ka Daugavpils medicīnas koledža ir viena no stiprākajām mācību iestādēm Baltijā. Pēdējā laikā viena no apspriestākajām sabiedrībā tēmām ir autovadītāja braukšanas kultūra. Ļoti daudz pretenziju izskan attiecībā uz viņiem, taču no citas puses arī paši gājēji pasažieri uzvedas nevisai pieklājīgi. Par to turpmāk. Cik bieži sabiedriskā transportā var novērot situāciju, kad pensijas vecuma cilvēki vai turpmākās māmiņas paliek stāvus, tajā pat laikā, kad sēdvietas ir aizņemtas ar jauniešiem. Mēs vēlamies atgādināt, ka sabiedriskajā transportā eksistē mutvārdu un rakstiskas uzvedības normas, kuras ir vērstas uz cieņpilņu attieksmi vienam pret otru. Tāpēc Daugavpils satiksmē ievieš akciju attiecies pret citiem tā, kā tu gribi, lai attiektos pret tevi. Akcijas mērķis ir piesaistīt sabiedriskā transporta pasažierus palīdzēt viens otram. Pat niecīga darbība, kā piemēram iedot vietu pensijas vecuma cilvēkam vai grūtniecei, vai arī vecākam ar mazu bērnu, var krasi paaugstināt brauciena komfortu un izveidot labvēlīgu atmosfēru visiem pasažieriem. Sāksim ar iepriekš aprakstīto situāciju. Ja tramvajā vai autobusā iekāp cilvēks vecumā, Daugavpils satiksme aicina dot vietu. Lielākoties par neuzmanības faktoru tiek uzskatīta nepārtraukta skatīšanās telefonā, taču īstenībā tas nav attaisnojums. Lūdzu, esiet uzmanīgi un palīdziet tiem pasažieriem, kuriem brauciena stāvus var būt ļoti apgrūtināts. Vēl viena bieži sastopama situācija ir somas vai mugursomas atrašanās brīvā vietā, kuras nav domātas brīvas vietas aizņemšanai pārpildītā ar cilvēkiem sabiedriskajā transportā. Rezultātā soma stāv sēdeklī blakus pasažieram, cita pasažieri stāv. Lūdzam jums sabiedriskajā transportā, vai tas būtu autobus vai tramvajs, nelikt vai vismaz saulēcīgi noņemt somu no sēdvietas, jo tās ir domātas tikai pasažieriem, nevis personīgām mantām. Kad pasažieri ienāk sabiedriskajā transportā ar mugursomām uz pleciem, neņemot to nost, bieži vien tas rada būtisku diskomfortu citiem pasažieriem. Aicinām vilkt nost mugursomu vai vismaz sekot līdzi tam, lai tās netraucētu citiem pasažieriem. Tuvojoties savai izkāpšanas pieturei, Daugavpils satiksmē lūdz būt uzmanīgākiem un saulēcīgi atrasties pie izejas, jo ir svarīgi ņemt vērā to, ka transporta vadītājs kustības sākumā skatās kreisajā spogulī, un diemžēl var nepamanīt, ka pasažieris vēlas izkāpt. Taču, ja autobus ir uzsācis kustību, atpakaļgaitā tam braukt ir aizliegts, ielaist vai izlaist pasažierus skaitās par rupju pārkāpumu.
Nobeigumā Daugavpils satiksme vēršas pie pasažieriem ar lūgumu. Ja jūs redzat, ka cilvēkam ar īpašām vajadzībām, pensijas vecuma cilvēkam vai māmiņām ar ratiņiem ir nepieciešama palīdzība, palīdziet viņiem iekāpt vai izkāpt no sabiedriskā transporta. Vairāk informācijas par šo akciju ir iespējams atrast uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv. Lauksaimniecības fermās, kuras atrodas Jēkabpils novada robežās, videokameru novērošanā jo biežāk parādās lāči, vilki un lūši. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, to skaits ir krietni palielinājies. Šobrīd Latvijā medības uz lāčiem un lūšiem ir stingri aizliegtas. Medīt vilkus var tikai stingru norobežojumu nosacījumos, un kamēr situācija nemainīsies, cilvēkiem ir jābūt uzmanīgākiem un piesardzīgākiem. Un visticamāk, jums nāksies iemācīties dzīvot kaimiņos ar tik bīstamiem plēsējiem. Un daudziem no mums galvenais ir atcerēties, ka selfija ar lāci var beigties letāli, bet tikai ne lācim. Par to stāsta mūsu kolēģi no Jēkabpils. Šajā video redzams, kā brūnais lācis appošņā meža kameru un šķērso bebru izveidotu dambi Jēkabpils novada Kalna pagastā. Ķepaini aprīļa sākumā iemūžinājusi viena no 40 kamerām, ko savās medību teritorijās izvietojis Aivars Liepkalns. Uzliksim vēl vienu kameru, paskatīsimies, kas mums šeit uz ceļa steigā. Bednieks regulāri ievieto kameru ierakstus sociālajos tīklos. Reizi gadā viņš apkopo lāču, vilku un lūšu kadrus vienā video. Ja pirms 3 gadiem video garums sasniedza 20 minūtes, tad šogad tas jau pārsniedz stundu. Turklāt dzīvnieki manīti arī klātienē. Pats savām acīm esmu redzējis gan lāci, gan, protams, vilki un lūši arī ļoti bieži redzās. Arī pēdas, ko es novēroju 1,50 m no savas mājas, Diemžēl ir tāda situācija, ka savus bērnus es nevaru izlaist pagalmā vienus brīvi paspēlēties. Nejūtos drošs par to. Par sevi un saviem mājdzīvniekiem drošības sajūtas nav arī Kalna pagasta iedzīvotājai Judītei, kura dzīvo netālu no meža. Viņai patīk sēņot un ogot, bet plēsēju tuvums dara uzmanīgu. Tā bija agra ziema, kad man vīrs taisījās iet uz mežu malku zāģēt, un nepagāja ne pusstunda, kad man vīrs jau ir atpakaļ mājās. Es saku, kas tad aizbraucis uz meža malu, tur bija tikko iemītas svaigas lāča pēdas, un diezko jau nav omulīgi. Tā sajūta vienmēr ir tāda, ka kāds uz tevi var skatīties. Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava pētījumos secināts, ka lāču Latvijā ir kļuvis vairāk. Absolūti precīzi jau mēs tos lāčus un nevienu dzīvnieku saskaitīt savvaļā nevaram. Pirms gada vai pirms 2 gadiem bija 130 aptuveni, un šobrīd ir 150. Viens no iemesliem, kādēļ lāči, vilki un lūši pietuvojas apdzīvotām vietām, ir pieradums pie cilvēkiem un tehnikas. Viņiem vairs nav bail tik ļoti no transporta, no cilvēka, viņi šo arī mežā saskarās. Vēl viens arī tās faktors - plēsēju pārtika, stirnas, zaķi, lapsas un nāk tuvāk apdzīvotām vietām, un plēsēji nāk līdzi savam dabiskajam ēdienam. Speciālisti iesaka dodoties mežā, sarunāties un radīt skaņas, lai izvairītos no negaidītas sastapšanās ar plēsēju. Ja tā tomēr gadās, nav ieteicams kliegt un vicināt rokas. Tā vietā lēnām jāatkāpjas, paturot dzīvnieku acīs. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Izdevumi par sadzīves atkritumu izvešanu šobrīd Latvijā nav tik mazi. Turklāt nodokļa kāpuma par dabas resursiem dēļ ar katru gadu tie palielinās vēl vairāk. Vienīgais veids, kā samazināt šo patēriņu ģimenes budžetā, prātīgāk attiekties pret to, ko mēs un mūsu kaimiņi atstāja pie atkritumu konteineriem. Sīkāk mūsu nākošajā sižetā. Pēdējā laikā par atkritumu šķirošanu runā visi un visur, un tas nav pārsteigums, jo runa neiet tikai par Eiropas zaļo kursu, bet arī reālu finansiālu izdevību. Šķirojot atkritumus, iedzīvotāji var samazināt atkritumu izvešanas izdevumus. Tāpēc netālu no mūsu mājām stāv daži atkritumu konteineri ar visdažādākajiem atkritumiem – papīrs, plastiks, pudeles un sadzīves atkritumi. Taču šādas priekšrocības visi iedzīvotāji neizmanto, daži pat otrādāk, cītīgi ceļ patēriņa, atstājot blakus konteineriem lielgabarīta atkritumus, vecas mēbeles, logu rāmjus un citus. Lielgabarīta apsaimniekošanas pakalpojumu maksā Daugavpils pilsēta 2025. gadā sastāda 191,60 € par 1 tonu.
Ik mēnesi no mūsu apsaimniekošanā esošajām mājām pakalpojuma sniedzējs mūsu pilsētas ADSO izvērt aptuveni 14 tonu lielgabarīta atkritumu, kurus, protams, iedzīvotāji atstāja pie konteineriem. Par to visu maksa visi iedzīvotāji proporcionāli deklarētu personu skaitam. Jau ir atnākušas siltās pavasara dienas. Ziema it kā jau ir pagājusi, un daudz iedzīvotāji sāk pamatīgu mājas un dzīvokļu tīrīšanu. Parasti pēc tādiem pasākumiem sakrājas liels atkritumu daudzums, tai skaitā arī lielgabarīta. Tas lielgabarīta apjoms tikai palielināsies, un šai sakarā par to iedzīvotāji maksās vēl vairāk. Un tas atkritumi, ko viņi atstāja, tas ir divāni, sadzīves tehnika, mēbeles, dažāda veida papīra, kartona, lielie tie iepakojumi. Un šai sakarā vēlamies atgādināt, ka to visu pavisam bezmaksas var nodot atkritumu savākšanas laukuma Liginiškos. Tas ir atvērts no 8 līdz 19 katru dienu. Visa informācija par šķirošanas punktu Liginiški, kā arī kāda veida atkritumus tur ir iespējams nodot, ir publicēta oficiālajā pašvaldības mājaslapā daugavpils.lv, kā arī oficiālajā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības mājaslapā www.dzksu.lv. Ja kāds joprojām uzskata, ka roboti ir tālākā nākotnē, jums nav taisnība. Cilvēks jau tagad un šeit dzīvo robotu apkārtnē, un iedomāties mūsu dzīvi bez tiem jau nav iespējams. Un jaunā paudze zina par to, kā neviens cits. Viņiem roboti jau vairs nav hobijs. Tie ir pavadoņi viņu darbos, brīvajā laikā un personīgo mērķu sasniegšanā. Sīkāk mūsu sižetā. Robotika vēl jau vairāk pievērš cilvēku uzmanību. Pat tiem, kuri ir tāli no skrūvēm un programmēšanas. Ko jau lai teikt par tiem, kuri ir ieinteresēti šajā sfērā? Tieši tie ir atbraukuši uz Daugavpili 12. aprīlī, lai piedalītos noslēguma posmā Latvijas robotikas čempionātā. To intereses radīja arī pats tēvs. Viņš kā teica, ka viņam ir pazīstamais, viņš māca. Un tā kā bija tāda iespēja, gāju mācīties, un tā diezgan interesanti. Что девчонок привлекает в этом? Kas meiteni piesaista tamā? Ir interesanti tos salikt, var uztaisīt smukus robotus. Nu, mēs redzam jūsu robotam vizītes, tā ir meitene robots? Nu jā, kas ir grūts, kad jūs strādājat ar robotiem? Palikt izmēru robežās. Ir kaut kādi normatīvi? Nu jā, mums, piemēram, robots ir 15 uz 15, ļoti grūti visu iekomponēt. Puiši mums bija teikuši, ir ļoti nepieciešama taktika un stratēģija, lai uzvarētu, cik tā ir taisnība realitātē. Jā, tā ir taisnība, jo bez tā tu vari kaut ko neizdarīt vai izdarīt kaut ko nepareizi, un tos robots vienkārši izgāzīsies. Es tikai 1. gadu ar to nodarbojos, un savā pilsētā es ieguvu 4. vietu. Vēl atceros, ka Latvijā es praktiski tiku finālā, un man mazliet pietrūka. Kas tamā visā ir interesants? Tas, ka tu vari izdomāt visu, ko tu gribi. Visāda veida daudzveidība. Tu vari visu izlikt un beigās uztaisīt visu no jauna. Latvijas čempionāta noslēdzošajā posmā pirms fināla sacensībām, kas risināsies Rīgā, bija ieradušās vairāk nekā 40 komandas un vairāk nekā 220 robotu no Latvijas un Lietuvas. Visi startēja vairākās disciplīnās. Lego sumo dažādās vecuma kategorijās, irobotu sumo, mini sumo, sumo 2x2, leņķa roboti un freestyles. Īpaša uzmanība tika pievērsta dronu sacensībām. Kā jau sapratāt, robotu pasaulē viņi darbojas arī ar tādiem jēdzieniem kā taktika un stratēģija. Pēdējā celtniecība ir īpaši interesanta darbība. Robota operatoram jāsaprot pretinieks, jāparedz viņa rīcība ringā un jāizdomā kaut kas labāks. Pirmkārt, tas ir interesanti. Jā. Otrkārt, visi saprot, ka jaunas tehnoloģijas, modernas tehnoloģijas, tas visu laiku ir aktuāli. Jā, un, kad skolēns izvēlas to robotu tehniku, un mēs redzam, ka pēc tam mūsu absolventi, tie skolēni, kuri nodarbojas ar robotiku, viņi izvēlas arī profesiju saistīti ar šo te. Un viņi saprot, ka tas ir aktuāls, viņi visu laiku var atrast darbu. Cilvēks vai robots? Kas vinnēs nākotnē? Domāju, ka tomēr cilvēks, jo robotu veidoja cilvēks un nevar būt, ka, manuprāt, ka roboti kaut kādā veidā spēs pārspēt cilvēku. Cilvēks, jo pagaidām roboti nav tik spēcīgi kā cilvēki. Bet ja mēs runājam par robotiem, tad spriežot pēc mūsu sarunas biedra vārdiem, ideālu robotu viņi vēl nav izgatavojuši. Un tas nozīmē, ka robotu tehnikas pasauli vēl gaida lieli atklājumi.
Jau šo svētdienu visi kristieši teiks viens otram priecīgas lieldienas. Lieldienas ir vieni no gaišajiem un priecīgajiem svētkiem baznīcu kalendārā. Svētki, kuri simbolizē atjaunošanos, pasaules glābšanu un cilvēku dzīvības triumfu par nāvi, labestību un gaismu pār ļaunumu un tumsu. Jau šo svētdienu kristieši svinēs gaišos lieldienu svētkus. Un jā, šogad priecīgas lieldienas viens otram teiks katoļi, pareizticīgie, luterāņi, kā arī citu konfesiju pārstāvji. Un kā tad Daugavpilī gatavoja šo svētku svinēšanai? Ko iedzīvotāji gatavo svētku galdā, kā rotās savas mājas un vai viņiem ir savas tradīcijas šo svētku svinēšanā? Как вы празднуете Пасху в этом году? Kā jūs šogad svinat lieldienas? Kā vienmēr, olas krāsojam, atnāks bērni, mazbērni, mazmeitiņai ir, atnāks ciemos. Kādas jums ģimenē ir tradīcijas, kad jūs svinat lieldienas? Mēs svinīgi rotājam galdu. Ģimenē svinam, ar mums mazbērni dzīvo, mēs pagalmā, mums privāti mājas, slēpjam oliņas, viņi meklē, pie galda sēžam, protams, meita dzīvo ar mums, ar mazbērniem, svinam parasti. Mēs vispār nesvinam. Kāpēc? Kaut kā tā palika pieņemts, ka nesvinam. Kā tas tā sanāca? Vot tā sanāca, parasta diena. Kā tik jauni svētki, tā parasta diena. Es lūdzu ciemos savus tuvākos, gatavoju kuļičus un daudz visādu dažādu ēdienu. Tādā veidā arī svinam. Vai jūs rotājat savu māju lieldienām? Es kārtoju, vismaz. Es visu laiku apmeklēju Borisa un Gleba pareizticīgo katedrāli. Esmu pareizticīgā, tas ir obligāti. Šodien es krāsošu oliņas, vai olas, kā pareizi pateikt. Kārtot dzīvokli, jo tā ir tīrā ceturtdiena, un aiziešu uz baznīcu vakarā. Rīt baznīcā ir plākšņu iznešana. Tas ir obligāts pasākums, 3:00. Nu un vēlāk gatavošos un gaidīšu ciemiņus. Svētdien gaidīšu ciemiņus. Arī aiziešu uz maļebinu, kas būs no rīta ar svēto gājienu. Nu un tāpēc, ka es esmu viena, es visu atdodu baznīcas apmeklēšanā. Pēc tradīcijas pirmajā lieldienu svētku dienā visi savācas pie liela apaļa galda ģimenes lokā, taču jau otrajā dienā Daugavpils iedzīvotāji dodas uz pilsētu vienības laukumā, lai piedalīties tautas pasākumos, un šis gads nav izņēmums. 21. aprīlī 14:00 Daugavpils vienības laukumā sāksies svinīgais koncerts, kur piedalīsies populārākie pilsētas vokālie ansambļi un deju kolektīvi. Paralēli laukumā notiks visāda veida konkursi, varēs piedalīties arī lieldienu spēlēs. Šajā pat dienā Ukraiņu kultūras centrs sauc ciemos visus interesantus, kur būs iespēja iepazīties ar jauniem olu svētīšanas rituāliem. Taču jau 21. aprīļa vakarā, 9:00 vakarā, Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcā norisināsies koncerts Laiks, tu, lūkšana. Taču ar šo lieldienu svinēšanu Daugavpilī nebeidzas, un jau 22. aprīlī 17:30 Baltkrievu kultūras centrs sauc uz svinīgo koncertu, kā arī 23. aprīlī uz savu svinīgo koncertu 17:30 sauc Poļu kultūras centrs. Programmas noslēgumā par laika ziņām. Pirmās divas lieldienu svētku dienas būs siltākās aprīļa dienas. Šajās dienās gaisa temperatūra vairākos reģionos sasniegs līdz pat +25 grādiem. Gaidāms, ka tiks pārspēti ne tikai 18. un 19. aprīļa rekordi, bet arī otrā ceturkšņa mēneša dienas. Sestdien vietām ir gaidāms lietus, vairākās vietās zibeņos un līs. Iespējams, lielas vētra brāzmas un pat krusa. Lieldienās būs mazliet vēsāks. Svētdien gaisa temperatūra vēl sasils līdz +20 grādiem, taču pirmdien šāda gaisa temperatūra ir gaidāma tikai Latgalē. Pēc pašreizējām prognozēm nākamajā nedēļā atsevišķajās dienās temperatūra nepārsniegs +7, +13 grādi, un augstākajās naktīs iespējamas salnas. Visiem gaišas un priecīgas lieldienas, mēs tiksimies jau pēc nedēļas. Visu labu!